2019. gadā, kad mēs īstenojām pirmo projektu, ja nebūtu bijis līderu projekta, es nezinu, vai mēs būtu varējuši uzsākt īstenībā, jo mēs bijām pilnīgi jauni, 4 bērnu vecāki un bez kredītiem, bez tādām lielām iespējām, un tas mums bija ļoti liels atspēriens. Un tad jau tālāk viss aizgāja pa diedziņu. Mēs esam izbūvējuši 3 visezonas mājiņas. Mēs esam uzbūvējuši lielo svinību māju, pateicoties līderu projektam. Mēs esam viņu labi iekārtojuši. Jo skaidrs, tad, kad ir svinības, tad ir jābūt krēsliem, tad ir jābūt galdiem, un tagad jau ir pieņemts, kad ir jābūt arī bāram un bāra letei un aprīkojumam. Un tad mēs izveidojām šādu otrās dienas svinību vietu, oranžēriju un skaistu pirti, un mēs esam vairākus pontonus arī izveidojuši, pateicoties līderu projektam, un izbūvējuši vēl vienu servisu māju, kur, piemēram, kāzu laikā arī viesi iet un uzturās. Ja tālāk, turpmāk man nebūtu bijis arī pieejams šis atbalsts, es domāju, ka man attīstība būtu daudz lēnāka. Es nezinu, kurā stadijā es varbūt šobrīd tikai būtu, vai mēs vispār būtu kaut kā attīstījušies. Varbūt mēs būtu palikuši tikai pie tām pašām dažām naktsmītnēm un viss. Līderis, manuprāt, ir kā tāds vienīgais salmiņš, vienīgais gaismas avots mums šeit laukos, lai mēs varētu tiešām paveikt kaut kādas svarīgas sabiedrībai nozīmīgas lietas arī, ne tikai uzņēmēju darbībā. Mēs esam nodibinājuši biedrību un īstenojuši jau pirmo projektu un iesnieguši nākamos. Mēs esam izveidojuši, atjaunojuši skaistu bērnu laukumu Laidzē. Un es zinu, ka arī nākamie 2 projekti mums ir tālāk aizvirzīti jau uz lauka atbalsta dienesta vērtēšanā. Es gribētu teikt, ka tas ir to vērts, mīļie. Tas ir to vērts, un sākumā liekas, ka tas ir grūti. Jā, iespējams, ka tas nav galīgi viegli, bet tas vienalga ir to vērts. Jo projekts vienmēr ļoti mobilizē. Tev ir noteikti tas jāizpilda, tev ir laika posms, kad tev tas ir jāizdara lūst vai plīst, un tad tu esi gandarīts par to rezultātu. Tas ir to vērts.